Ļoti cienījamās valsts sievas un augsti godātie valsts vīri. Ir jāatzīst, ka mēs dzīvojam ekonomikas un tirdzniecības nenoteiktības laikmetā, kad visietekmīgākie stimulēšanas paņēmieni ir sankcijas, draudi un bezjēdzīgi tarifi. Kad starptautiskās attiecības un tiesības ir novienkāršotas līdz iespiešanai stūrī vai līdz kādreizējā sadarbības partneri iebiedēšanai, tas ir īsti sakot deal or no deal. Bet, ja mēs runājam par Latvijas ekonomikas attīstību, tad, protams, šajos apstākļos mūsu ekonomikai, mūsu iespējām ir jādarbojās. Un tātad šajā ziņojumā ir atsauces uz ļoti svarīgiem rādītājiem, tādi kā konkurētspēja, uzņēmējdarbībā, eksportspēja, augsta pievienotā vērtība, inovatīvi risinājumi, jauni uzņēmumi, militārās industrijas aktivitātes, informācija, komunikācija, tehnoloģijas, mākslīgais intelekts, un tā mēs varētu vēl atrast kādu jēdzienu, kas raksturo tautsaimniecības intereses. Ir izcelti priekšnoteikumi pārējai uz augstāku produktivitāti. Piemēram, STEM stiprināšana visos līmeņos, augstskolu budžeta vietu plānošana nozaru vajadzībām, ilgtspējīgs uz rezultātu balstīts finansēšanas modelis pieaugušo izglītībā, un tā arī mēs varētu turpināt. Šeit nekas nav iebilstams. Diemžēl trūkst pārliecinoša akcenta par bāzes finansējumu palielināšanu zinātnē. Es domāju, tie, kas nedaudz seko līdzi vai klausās arī dažkārt, ko es kādreiz šeit no tribīnas saku, tad šis ir mans iemīļotais temats, un par šo es vienmēr nāku un runāju, jo, manuprāt, tas ir ļoti svarīgs. Un kas ir raksturīgi šim ziņojumam, tad ir uzņēmēju organizācija apkopotie priekšlikumi ir arī pievienoti. Lūk, un ko mēs lasām? Uzņēmēji raksta to, ka Latvijas vājākais punkts ir inovācijas, kam nepieciešama ieguldījuma pētniecībā un izstrādē, kā arī cilvēku zināšanu un prasmju pilnveidošanā. Nelielie ieguldījumi pētniecībā un izstrādē, zemi vispārējie rezultāti inovāciju jomā un vidēji izglītības jomas rezultāti negatīvi ietekmē Latvijas centienus sasniegt augstāku ražīgumu. No Eiropas Savienības inovatīvajām ekonomijām Latvija visvairāk atpaliek šādās jomās. To saka paši uzņēmēji. Pētniecisko iestāžu kapacitāte, izdevumi pētniecībai un attīstībai, starptautiskie izgudrojumi, patentu pieteikumi un citi. Tad kāda ir reālā situācija? Ja mēs turpinām starptautiskos vērtējumus, tad, piemēram, Tehnopolis, ko saka? Tehnopolis saka, Latvijas zinātne ir nožēlojamā stāvoklī. Nožēlojamā stāvoklī. Latvijas zinātnes disfunkcionējošās sistēmas pamatā ir kļūmīgi politiski lēmumi. Latvijas finansējums pētniecībai un zinātnei attīstībai joprojām ir ļoti zems, 1/3 no Eiropas vidējā. Zviedrijā un Somijā zinātnes finansēšanai atvēl vairāk kā 3 reizes vairāk. 2020. gada Tehnopolis vērtējums rāda, ka Latvijā nekas nav mainījies kopš iepriekšējā ziņojuma 13. gada, proti par nepietiekamu finansējumu zinātnei. Šajā gadā būs jauns Tehnopolis ziņojums, un zinātnieki paši šo jautājumu sagaida, ka tur nebūs nekādu jaunu pozitīvu ziņu. Tātad runa ir par to, kas notiek ar zinātniekiem un zinātni Latvijā. Tikai daži vairāk kā skarbi fakti. Labi ir atalgoti tikai lielo universitāšu nomenklatūru un izglītības ministrijas ierēģi. Kas radīs izaugsmu un perspektīvas zinātnē, ja doktorantūras absolventu skaits ir nokritis līdz 100 doktorantiem Latvijas valstī gadā? Somijā gadā ir 1600.
Tātad Latvija varēs sākt virzīties Somijas labklājības līmeņa virzienā, kur sekmē augstākas pievienotas vērtības eksporta preces. Tātad būtu jāatjauno vismaz 300 doktorantūras absolventu uz 1 miljonu iedzīvotājiem. Un tas nozīmē, ka Latvijā pašreiz ir 100, bet mums būtu nepieciešams konkurētspējīgs tautsaimniecības un dzīves mērķu sasniegšanai vismaz 500 doktorantu gadā. Somijā ir tuvu 40 000 pilnas slodzes zinātnieku, Latvijā 3700, no kuriem Somijas uzņēmumos strādā vairāk kā 20 000, Latvijā 600. 2024. un 2025. gados lielākā daļa Latvijas zinātnieki dzīvo ar bāzes finansējumu augu līmeni 500 eiro mēnesī. 90%, 10% tikai saņēmuši ir projektu nauda, kas ir konkursa rezultātā no Latvijas Zinātnes padomes projektu konkursiem saņemti. Lūk, tātad tie soļi, kas ir iezīmēti mūsu budžetā, un runa ir tikai par katru gadu palielināt šo finansējumu zinātnē par 5000, bet patiesībā būtu katru gadu tuvākajos gados jāpalielina par 25 miljoniem eiro. Tad 5 miljoni un 25 miljoni. Un tātad tas jautājums ir pavisam aktuāls šodien. Vai Latvijas valsts nevar atrast 25 miljonus, lai mēs godpilni sponsorētu, bet ļautu strādāt zinātniekiem Latvijas tautsaimniecības interešu un mērķu sasniegšanai? Paldies par uzmanību!